aiz pieklājības tik daudz esam ieaudzināti apspiest savas emocijas, kad arī ar vecākiem, kuriem ir šīs narcisiskās iezīmes, kad viņi uzskata, ka tevi mīlēt var tikai tad, kad tu atbildīsi noteiktām prasībām. Tas nozīmē viņu prasībām. Jādara pēc viņu prāta, jādara tā, kā viņš ir iedomājies. Līdz ar to tu sāc dzīvē uzvesties kā tāds papildinājums. Tu esi papildu narcis. Tu vai nu ļoti pielāgojies un panāc savu līdz ar to, ja? Vai arī tu ļoti dari visu, lai tavs brīnišķīgais kaut kas izceltos, lai tā tavs lieliskums dominētu, lai visi apkārt teiktu, cik tu brīnišķīgs un ko tik tu nespēji paveikt. Ja? Tāpēc bieži vien tie cilvēki, uz kuriem jūs skatāties, ka jūs saprotat, cik viņš ir veiksmīgs, kāds viņš ir pašpārliecināts, dziļi iekšā viņam ir milzīga vakuma telpa, kurā ir neizpratne, kurā ir bailes par to, kas es patiesībā esmu, un vai mani mīlēs kāds bez maniem panākumiem, vai mani mīlēs, ja es nebūšu tur, nezinu, ja es svēršu vairāk par 50 kilogramiem, vai ja es nestrādāšu un sēdēšu mājās, lasīšu grāmatu, tad arī es nebūšu nekā vērts. Cilvēki dzīvo ģimenēs, kur viņi ir kaut kas tikai tad, ja viņi dara noteiktas lietas. Viens ir, kad mēs mācāmies justies labi, izdarot lietas, justies patīkami, jūtamies kā vērtība, nedarot arī kaut kādas noteiktas lietas. Vienalga, kas mums nav nevienam jāpasaka, ka mēs esam labi vai mēs esam lieliski. Protams, tas viss ir patīkami, bet ja tev to visu paņem nost un tu dēļ tā sabrūc, tava dzīve vairs nav vērtīga, tad tas liecina jau par to, ka tev ir ļoti liela traucējumi psihiskie, ja, kuri tev vienkārši neļauj būt pašam ar sevi, nonākt kontaktā ar sevi. Tādēļ ļoti bieži skatoties uz tiem, kuriem viss sanāk, jūs neredzat, kādi viņi ir mājās, kādas viņiem ir attiecības. Attiecībās bieži vien viņi nedominē, ja? Vai tieši otrādi tie, kuri tādi klusi, draudzīgi, viņiem visiem ir jāizpalīdz, viņiem visiem ir jābūt tā kā par plāksteri, jo tad viņi jūtās vērtīgi, viņi jūtās, ka viņi var kaut kā palīdzēt. Viņi dod kādam kaut kādas patīkamas sajūtas, jo pašiem tas pietrūkst. Viņi tajā brīdī, kad viņi palīdz citiem, viņi aizmirst, ka viņiem pašiem arī sāp. Un tas ir pats biedējošākais, jo tāds cilvēks tā arī līdz galam sevi neiepazīst. Viņš it kā var palīdzēt kaut kādās lietās, teikt kaut kādas patīkamas lietas citiem, bet tā ir tā paradoxālā stadija, kurā cilvēks saka citiem, pašam arī tas darbotos, bet viņš to neizmanto. Viņš vienkārši nesaprota, kāpēc man tas nestrādā, kāpēc uz sevi mēs to nevar attiecināt. Un tas ir tieši tādēļ, ka tu sevi nedzirdi, tu nekad neesi saticies ar savu patieso es, un tas ir tādas bailes būt par sevi, kaut vai mēģināt iemācīties. Tas nenozīmē, ka tu kļūsi pilnīgi par sevi, bet tev ir vienkārši jāsavieno visas šīs daļas, jāiemīl tās daļas, kuras tevī sāp, lai tu viņas vispār sāktu dziedināt, tev viņas ir jāapzinās, tev jāsaprot, ko viņas ar tevi dara. Jo tu strādā kā šī maska, tu neesi tu pats, tu tēlo to viltus cilvēku, kurš grib visiem izpatikt, vai arī būt tik pašapzinīgs, tik zinošs, tik drošs, tik nosvērts, bet mājās, ģimenē tu nevar izveidot attiecības, tāpēc, ka kolīdz kāds tev pietuvojās pārāk tuvu, tev taču liekas, ka tu sevi pazaudēsi. Tu nevari tik daudz ļauties tām sajūtām, jo taču gaida darbi, gaida lietas, visi ir kaut kur, kas tevi steidzina. Tāpēc šīs ir tās lietas, kuras terapijas laikā cilvēkam pirmām kārtām ir jāsaprot, jāierauga, jāsajūt, ko ar to vēlas darīt, jo ja tu ar to neko nedarīsi, nu tā arī tu mūždien meklēsi, izpalīdzēsi, būsi ielāps visam un nekad arī tā uz priekšu īsti netiksi. Un sesijās mēs ar to strādājam, lai cilvēks pamazītēm sāk just komfortu, izejot no šīs savas komforta saucamās it kā zonas, jo tikai tajā diskomfortā ir tā izaugsme, un kad tu iemācies ar drosmi skatīties tajā diskomfortā, tu saproti, cik tas ir īstenībā patīkami, cik komfortabli tu to vari iekārtot un virzīt, manipulēt ar to diskomfortu, jo tu saproti,
kad nekas slikts jau ar tevi nenotiks, ka tu būsi vērtība arī tad, ja tev nesanāks, arī tad, ja citiem sanāks labāk. Tu tāpat būsi vērtība, jo tas salīdzinājums, kurš tad galu galā ir labāks, tas ir tāds tikai iedomāts kaut kas. Un ja tu vēlies ar šo lietu tikt galā, un tu arī esi cilvēks, kurš es visu varu, es visu daru, man viss izdodas, bet mājās nezinu, kāpēc es baidos ļauties attiecībām, baidos atpūsties, baidos būt es pats vai pati, un tad tev ir laiks ieskatīties varbūt sevī dziļāk, lai tu saproti, kas tad ir tās lietas, kuras var tev palīdzēt vēl virzīties uz priekšu, lai tev vismaz ir kaut kāda iespēja dzīvē skatīties uz lietām savādāk, lai tu vispār ieraugi to atspēriena punktu, no kura tu vari mainīties. Jā, tas nav komfortabli, tas nav patīkami, tas ir izaicinoši, tas ir bieži vien asars un puņķi un atkritieni, bet katru reizi viņi paliek mazāk un mazāk, tāpēc, ka tu iemācies pieņemt sevi, tu iemācies ieskatīties sevī, tu iemācies to ieraudzīt un sevi sadziedēt kopā ar to daļu, kurai tik ļoti bail, kurai sāp, kurai jāizstāvas. Un tu beidzot sāc kļūt šī klātesošā daļa, kura apvieno visas pārējās. Tā kā, ja tev arī ir laiks un vēlme ieskatīties sevī, tāpat kā ar 1. septembri var sākt jaunas lietas, tu arī vari negaidīt tik ilgi katru reizi kādu labāku laiku, labāku cilvēku, labāku piedāvājumu. Vienkārši dari priekš sevīm. Labāka piedāvājuma un laika tev pašam priekš sevis nav. Tu esi vērtīgāks par visu, tāpēc tev ir svarīgi to saprast pašam priekš sevīm, jo man nav intereses tev to iestāstīt, lai tu kaut ko priekš sevīm darītu, jo, ja tu to nevēlēsies patiesi, tas būs tikai īstermiņā, jo jādara jau būs tev. Jā, tev būs jādara, un es būšu tas, kas to roku turēs uz pulsa un tev palīdzēs skatīties, virzīties, iet, izdarīt to sākuma maiņu procesu, paveikt tā pēc iespējas ar lielāku uzrāvienu, lai tu spēj saprast, kas tieši ir tas, kas tevi tur diskomfortā, tā saucamajā komfortā, lai tev izdotos arī turpmāk liels pārmaiņas.